Mūsdienu pasaules galvenais uzsvars ir uz to, ka tev ir jāpelna vairāk, tev vajag vairāk atpazīstamību, centies vairāk, hustlo vairāk, grindo vairāk, dabū lielāku ietekmi. Kāpēc? Tāpēc, ka tad tu būsi tiešām ietekmīgs, tad tu būsi priecīgs, apmierināts, tev būs finansiāla brīvība. Un no sērijas tāda sajūta, ka tas ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Tas ir tas, kad es to sasniegšu, un tad es būšu apmierināts, tad es būšu laimīgs. Tad, kad es būšu piepildījis, sasniedzis šo kaut kādu iecerēto mērķi. Vismaz tā es domāju, tā man bija iestāstīts, un tos arī darīju. Es jau kopš kaut kādiem 19 gadiem sāku hustlot, sāku ar Instagramā, TikTokā, YouTubā sāku likt video par fitnesu. Sāku Latvijā, tur man likās, davai, nē, es tikšu līdz 50,000 skatījumiem, tad būs bauda, tad būs gandarījums, vai ne? Tiku līdz 10,000, tiku līdz 50,000, tiku līdz 100, līdz 150, līdz 200,000 skatījumiem. Man likās, ka es esmu neuzvarams, tūlīt tās viss notiks, man tūlīt viss aizies, bet kaut kā ar laiku tie skatījumi bija kā nebija, vai ne? Tā kā man tad ir 50, tad ir 100, man tajā likās jau kā norma, un tad man gribējās kaut ko vēl vairāk. Tad es sapratu, labi, nē, skatījumi nav problēma, man vajadzīga lielāka nauda. Vat to, ko es vēlos pelnīt 5 ciparus mēnesī. Tad es būšu patiešām laimīgs un viss būs izdevies. Un tad es arī pēc tā sāku dzīties. Un tad, kad es dzīvē arī sasniedzu šo mērķi 5 ciparu mēnesī, kas tad notika? Nekas. Vienkārši es domāju, tad laikam man vajag vēl vairāk naudu. Bet tad par laimi es diezgan ātri noķēru to, ka kaut kas pietrūks. Nē, šis nav tas. Es jau arī biju dzirdējis internetā, kad ļoti tādi zināmi un populāri un slaveni cilvēki saka to, ka viņi, kad ir kaut ko sasnieguši, tad īstenībā tas neko nedod, un viņi saprot nē, tas nav īstenībā tas, ko es vēlējos, ir jābūt kaut kam vēl. Piemēram, es ātri nolasīšu, Džims Kerijs teica, viņa slavenākais citāts: es novēlu, ka vienam kļūtu bagātam un slavenam un sasniegt visu, par ko viņi sapņojuši, lai viņi redzētu, ka tā nav atbilde. Un tad Vils Smits teica vienā intervijā: būt pašā augšā ir tikpat bīstami, kā būt apakšā, pat bīstamāk. Jo, kad tu esi apakšā, tev ir cerība. Tu tici, ja vien es dabūtu naudu, ja vien es kļūtu slavens, visas manas problēmas pazustu. Bet tajā brīdī, kad tu nonāc virsotnē, tev pieder viss, un tu joprojām jūties slikti. Tev vairs nav kur skatīties. Tā ir pati vientulīgākā un biedējošākā sajūta pasaulē. Un šis bija tas arī, ko es lēnām sāku sajust. Kāpēc es daru to, ko es daru? Kāpēc es dzenos pēc atpazīstamības? Kāpēc es dzenos pēc vēl lielākiem muskuļiem? Kāpēc es dzenos pēc vēl vairāk naudas, ja man ir tik daudz, ka man pat vairāk nevajag, lai es uzturētu sevi, savu ģimeni un vēl palīdzētu? Kas ir tas, ko es patiešām vēlos? Kāpēc es joprojām jūtos tukšs? Un tas aizved man vienkārši uz to, ka es biju klusumā, biju mierā, staigāju pa mežu, domāju, meklēju pareizo atbildi dzīvei un visam. Vienkārši gribēju paiet prom no visa. Un tas aizved uz to secinājumu, ka es visu laiku, un arī šos cilvēkus, kurus pieminēju, un tu redzi visu apkārt pasaulē, kad mēs cenšamies aizpildīt šo bezgalīgi lielo tukšumu ar īslaicīgām, nepaliekošām lietām. Ar naudu, ar slavu, ar atpazīstamību, ar vēl vairāk kaut kādu varu. Tas ir tāpatās, kā tu paņem, ar ko tu kās makaronus vai pelmeņus, tu vienkārši centies sasmelt ūdeni. Tas ir vienkārši neiespējami. Lai cik arī mēs vēl dzītos pēc nākamā, mēs nekad to nesasniegsim. Jo iedomājies arī, gan jau tu esi sajūts to savā dzīvē. Tev liekas, es dabūšu šo jauno iPhone, tad es būšu priecīgs, vai jauno mašīnu, vai jauno māju. Tad es būšu tad būs. Un kad tu ties līdz tam, tu iegādājies, tev viņš ir tavā priekšā, sākumā dopamīns tev uzsitās augšā, tev viss ir kārtībā, liekas, tiešām šis bija tas, kas man bija vajadzīgs. Bet tad ir pāris nedēļas, un saprot, nē, man vēl projām ir tas pats tukšums, tas caurums. Kur ir tā problēma? Un tad tu saproti, man vajag jaunu lietu kaut kādu, vai tagad datoru, vai kaut kādu, jebko. Un tad tu pats vari lēnām secināt, ka šī sajūta nekad nebeigsies, kamēr tu neieliksi šajā caurumā mūsos bezgalīgo risinājumu, kas manā gadījumā, un es redzu visu apkārt pasaulē, es dzirdu, ir šīs attiecības ar Dievu. Jo Dievs mūs ir radījis ar konkrētu mērķi, lai mums būtu attiecības ar viņu, un arī ar konkrētu aicinājumu kaut ko darīt šeit virs zemes.
Bet kamēr mēs nezinām šo instrukciju, kamēr mēs neejam pie tā, kurš mūs ir radījis, mēs vienmēr dzīsimies apkārt un centīsimies aizpildīt šo tukšumu ar šīm īslaicīgajām lietām, kuras nekad nav paredzētas, lai to izdarītu. Un es personīgi pats savā dzīvē esmu vienkārši to tik ļoti to tā piedzīvojis, tāpēc arī tagad dalos ar to, ka es biju sasniedzis pēc saviem uzskatiem, pēc saviem, ko es biju nospraudis, ko es biju dzirdējis, ko es biju redzējis. Es sasniedzu visu, bet bija pilnīgs tukšums tajā visā. Es jūtos vēl sliktāk, vēl pazudušāks, jo tad man tiešām, kā Will Smits teica, tāds, pie kā tagad ķerties. Bet tad, kad es beidzot patiesi aizgāju klusumā, aizgāju mierā, neklausījos vairs, ko visa pasaule saka, un vienkārši ieklausījos radītājā, tad beidzot manā dzīvē ienāca jēga. Patiesa dzīves jēga, patiesa miers, patiesa. Es tagad beidzot sāku lasīt patiesu Bībeli, jo sapratu, ka man vajadzēja kādu, kurš man iedod šo vērtību un jēgu manai dzīvē. Tāpēc, ja tu tagad arī jūties brīžiem tukšs, varbūt tev ir bezjēdzība, nezini, kāda dzīvē ir jēga, tad galvenais ir nebaidies no tā. Saprot, ka tas vienkārši signalizē to, ka tu meklē savu piepildījumu kaut kamā, kas nekad tev nedos to piepildījumu. Izdara tā, kā viens Harvardā pasniedzējs teica. Viņš teica, ka vissvarīgākā lieta, ko mēs varam darīt, ir vienkārši būt klusumā un mierā, projām no visiem sociālajiem mēdījiem, no visa kā. Jo tad beidzot tev sāk parādīties, nākt augšā šie vissvarīgākie jautājumi. Kāda ir dzīvē jēga un kāpēc es šeit esmu? Jo kamēr mēs skrienam pa pasauli, visi pēc visa dzenamies, rekur pēc šī, pēc tā, mums nekad nav šis brīdis, lai padomātu par šīm lietām. Un pat, ja arī ir radītājs, ir Dievs, kurš tevi ir veidojis, pasties apkārt, diezgan loģiski, bet pat, ja ir, tad vai nebūtu loģiski meklēt šo instrukciju, šo piepildījumu, šo atbildi pie viņa, nevis pie kaut kādām citām lietām. Tas man ir mainījis pilnībā visu, un tāpēc arī cenšos iedvesmot tevi, pameklē kaut kur citur, pameklē kaut kur dziļāk un atver savu sirdi, jo varbūt tur būs tā atbilde, ko tu visu laiku esi meklējis.